Veselīgi dzīvot aicina Nateo – dabisks D-vitamīns imunitātei, Aquile – dabīgas ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei, labākas dzirdes centrs – mūsdienīgs dzirdes centrs Rīgā, Airify Recovery – vieglas kājas tikai 30 minūšu laikā. Esiet sveicināti, dargie skatītāji! Šodien mēs parunāsim par tādu iedvesmojošu un sirsnīgu tēmu par kanisterapiju, jeb terapiju ar suņiem. Kā tad suņi var mums cilvēkiem palīdzēt un kļūt par terapeitiem un pat mainīt mūsu dzīves? Par to turpinājumā skatieties! Šodien raidījumā skatieties. Viņš ir gatavs uzklausīt, viņš savā veida psihologs ir. Mazāk lietot austiņas un samazināt skaļumu. Tā kā, ja tu atver sirdi un tu vēl tur paraksties par to, jā. Vai nu būs baigi labi, vai būs ļoti sāpīgi. Šodien uz sarunu esam aicinājuši viesi kanisterapeiti un kinoloģi Kristīnu Vilku, kura ir ieradusies kopā ar saviem sunīšiem, kas ir ne tikai mājas mīluļi, bet palīdz arī dziedināt cilvēkus ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Sveika, Kristīna! Sveiki! Pastāsti, kas ir kanisterapija un kā līdz tam tu esi nonākusi? Kanisterapija ir viens no dzīvnieku terapijas veidiem – suņu asistēta terapija. Es nonācu pie kanisterapijas tad, kad Frīdiņa ienāca manā mājā. Tas suns uzreiz raisīja tādas pārdomas, ka viņa varētu šim darbam derēt. Piepriekš es biju dzirdējusi par kanisterapiju, jo es studēju arī medicīnu, līdz ar to biju informēta. Un ar Frīdu mēs izlēmām pamēģināt. Jā, joprojām viņai ir gandrīz 9 gadi un viņa joprojām strādā. Un kā notiek tieši šī sadarbība starp suni un cilvēku? Kā notiek šī pati terapija? Suns kā tāds viņš neārstē. Suns ir motivators un tāds vidusceļš starp profesionāli un pacientu, cilvēku, kam ir vajadzīga šī terapija. Katram individuāli tiek piemeklēts veids, kas tieši šim cilvēkam vajadzīgs. Varbūt grūtības mācībās bērniem, varbūt hiperaktivitāte, varbūt kustību traucējumi un attiecīgi individuāli katram piemeklē to veidu, kā suns konkrētajā gadījumā var palīdzēt. Bet vai ir arī varbūt kādi veiksmes stāsti, kā sunīši ir palīdzējuši? Jā, jo tas man liekas ārkārtīgi interesanti, kā tas ikdienā notiek. Varbūt arī varat pastāstīt, kādos gadījumos suns tieši varbūt šis terapijas līdzeklis cilvēkam? Jā, suns varbūt palīgs bērniem, kam sliktāka atmiņa varbūt, vai kaut kādā priekšmetā neiet labi mācībās, tad mēs varam arī matemātiku mācīties, mēs varam uzlabot kustības, pieņemsim, ja roka nekustīga bērnam vai kaut kas tāds. Tad fiziskās aktivitātes mēs varam darīt, mēs varam arī asistēt cilvēkiem veco ļaužu pansionātos, aprūpes centros, gulošiem cilvēkiem. Tādi individuālie stāsti arī, protams, ļoti daudz un varbūt tā grūtāk atcerēties, jo ir daudz bijuši. Bērni ar īpašām vajadzībām ļoti daudz mums Frīdiņa ir strādājusi cerību spārnos ar bērniem. Un nesen Mirai bija arī gadījums, kad puisīts gads un 10 mēneši nesteigāja, nerunāja, un pēc pirmām nodarbībām viņš sāka spērt pirmos soļus un runāt pa vārdiņam. Tagad ir pagājuši 4 mēneši kopš nodarbības regulāras mums ir ar Miru un ar to bērnu. Viņš iet bērnu dārzā, viņš jau cenšas skriet, viņš var pāriet pāri istabai. Jā, izklausās, ka sunīši tiešām ir tādi lieli motivatori. Bet kā jūs nonācāt tieši līdz tam, kad ir jānodarbojas ar šo kanisterapiju un kādam ir jābūt sunītim, lai viņš būtu šim piemērots? Jā, suns, protams, svarīgākais šajā visā. Visi suņi noteikti nav tā, ka visi der suņi, kas ir varbūt mierīgākas dabas, bet, protams, arī aktīvus suņus var pielāgot varbūt lielākiem bērniem, kaut kādām aktivitātēm, tādām fiziskām vairāk. Bet sunim jābūt mierīgam un obligāti ļoti labi socializētam, lai viņam nav baiļu, lai viņš ir paklausīgs. Bailes arī ir agresijas izpausme, jo bailīgs suns viņš kaut kādā brīdī var kļūt agresīvs, līdz ar to jābūt ļoti labi socializētam un paklausīgam.
bieži vien ir jautājums arī par to, kādas šķirnes der kanisterapijai. Ir atsevišķas šķirnes, kur vairāk individu skaits būs, kas der terapijai, bet der arī bezšķirnes suņi. Galvenais nosacījums, lai nav bailīgs, lai nav agresīvs un lai ir paklausīgs. Un vai suns speciāli šim te mērķim ir jāaudzina? Jā, lielākas izredzes ir suņiem, kam senčos ir bijuši terapijas suņi. Bet arī tad, ja mamma, kā Mīra, piemēram, ir kanisterapijas suns, ne visi viņas kucēni derēs terapijai. Es jau redzu sākumā, kuri tā kā vairāk derēs, kuri mazāk derēs terapijas darbam. Un jā, iedzimtībai ļoti liela loma arī ir noteikti. Un jā, var atlasīt kucēnus jau tādā mazā vecumā, jau var redzēt jau potenciālu. Un cik jums pašai mājās ir suņi un kā jums klājās ar visiem? Es saprotu, ka ir vairāki, ja? Mums ir 9 suņi, 8 labradori un Lagoto Mīra vienīgā mums ir. Cik viegli vai grūti? Nu, viegli nav, jā. Ja vēl strādā paralēli algotu darbu, tad to visu savienot ir diezgan grūti. Tāpēc reizēm tā kā man šobrīd vajag nofokusēties uz kaut ko vienu, un es mazinu darbu, lai varētu nodarboties ar suņiem vairāk. Jā, un kanisterapija arī vairāk ir tiešām arī par tādu cilvēka emocionālo pasauli, bet kā jūs kā kanisterapeite ieteiktu vai pastāstīt cilvēkiem par to, kā tieši dzīvnieki var emocionāli ietekmēt cilvēkus un uzlabot kaut vai emocionālo stāvokli? Dzīvnieks, viņš nepārtrauc, viņš ir gatavs uzklausīt, viņš savā veida psihologs ir. Jā, viņš var palīdzēt tādā veidā, ka viņš ir blakus, viņš nemācīs neko, būs blakus, klausīsies, noslaucīs asaras, ja kādam būs asaras. Arī kažoks, arī viņš dod tādas patīkamas sajūtas rokām, un arī dzīvnieka siltums, suņa siltums arī spēj dot tādas patīkamas sajūtas. Un kā cilvēki parasti reaģē, kad viņi satiek jūs suņus? Ļoti dažādi. Viena daļa, kas baidās sākumā, tad noraustās, negrib sākumā. Ir arī bijuši bērni, kas pirmās nodarbības vispār nav gatavi pietuvoties sunim, ka viņi tikai no attāluma skatās, bet ar laiku ir gatavi pamēģināt. Un ir, protams, tādi, kam pašiem mājās suņi un ka viņi ļoti labprāt. Un arī sociālajos centros arī veci cilvēki, kam mūžā ir bijuši suņi, tad viņi arī ļoti atvērti uz to, ka suņi nāk ar viņiem strādāt. Un, priekš manis šī kanisterapija ir kaut kas tāds svešs un nezināms, tāpēc man rodas jautājums droši vien arī daudziem no mūsu skatītājiem, bet kā norisinās tāda tipiska kanisterapijas tāda, sesija vai kā tas notiek reāli? Ja tā ir individuāla nodarbība, tad mēs vispirms iepazīstamies. Tad es noskaidroju, ja tas ir bērns, tad vecākiem vai sociālām aprūpētājiem, kādas ir šī bērna vajadzības. Un vadoties no tā, tad es pielāgoju tās nodarbības. Bet pirmā nodarbība parasti iepazīšanās nodarbība, kad es skatos, cik daudz tas cilvēks ir gatavs iesaistīties, vai viņam ir bail, vai man ir vajadzīgi kaut kādi palīglīdzekļi, jo iespējams, ka ja viņš baidās, viņš nav gatavs pat pieskarsties sunim, tad mēs varam mēģināt dot komandas no attāluma vai izmantot ķemītes dažādas, lai nav tiešais kontakts ar suni, bet tomēr, lai tas kontakts ir. Ja tā ir grupas nodarbība, tad arī iepazīšanās, tad mēs pastāstam parasti, ja tie ir bērni, kā pareizi glaudīt suņus, ko drīkst, ko nedrīkst darīt ar suņiem. Tad mēs izejam aplīti ar viņiem, tad viņi var paglaudīt vienu, otru sunīti, tad viņiem tiek doti uzdevumi, un viņi pilda uzdevumus kopā ar suņiem. Un kā tad ir pareizi izturēties pret suni? Kā tad ir pareizi glaudīt sunīti? Es domāju, ka daudziem tāds jautājums varētu rasties. Lielākā daļa arī tie cilvēki, kam suņi mājās, viņi lielākā daļa noteikti grib paglaudīt sunim galvu. Bet var izmēģināt arī, tad, kad sunim grib glaudīt galvu, viņš grib viņu pacelt uzreiz. Un tad cilvēks sabīstās no tā, ka suns ceļ galvu augšā. Bet suņu valodā galvas glaudīšana ir tāds žests, kas parāda pārākumu no otra. Līdz ar to suņi uzreiz ceļ galvu augšā, lai pārliecinātos, ka viņam nekas slikts nedraud. Tāpēc labāk būtu, Frīdiņi arī grib uzmanību. Labāk būtu iedot vispirms paostīt roku sunim. Frīda, nāc.
Iedot paostīt roku un tad paglaudīt krūtis vai sāniņus, paglaudīt muguriņu, bet galvu atstāt brīvu sunim. Jā, nu tīri intuitīvi gribas paglāstīt galvu, jā. Un kāda ir cilvēku atsaucība Latvijā tieši uz kanisterapiju? Interese ir sākusi augt Latvijā. Pagaidām, diemžēl, valsts neapmaksā šīs nodarbības, tāpēc vai nu pašvaldības var rakstīt projektus un apmaksāt, vai individuāli apmaksā arī no ziedojumiem var apmaksāt. Tagad Bērnu kliniskajā slimnīcā arī ir no ziedojumiem apmaksātas kanisterapijas nodarbības. Ko jūs varētu sabiedrībai varbūt vairāk pateikt par šo terapijas veidu, lai izglītot, lai cilvēki tiešām vairāk zinātu, ko tas nozīmē un kādus rezultātus tas sniedz? Tā kā suņu terapija ir viens no dzīvnieku terapijas veidiem, bet šis veids ir vairāk pieejams cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vēl citi dzīvnieku terapijas veidi ir delfīnu terapija vai zirgu terapija, reiterapija. Grūtības ir ar to dzīvnieku transportēšanu, un tas ir ļoti dārgi arī. Savukārt suņu terapija ir pieejama vairāk, brīvāk viņus var visur, kur vest. Un tā kā suņi ir dažāda izmēra, ir arī mazie suņi, kas strādā terapijā, viņus ļoti viegli iecelt pie guļošiem cilvēkiem gultās. Un tas ir salīdzinoši arī lētāks kanisterapijas veids. Bet, lai šis terapijas veids strādātu uz cilvēku, vai ir obligāts nosacījums, ka cilvēkam ir jāmīl dzīvnieki? Jo ir jau arī tādi cilvēki, kam īsti dzīvnieki tā kā nepatīk, un varbūt nepatīk, jā, un arī neizvēlās šos dzīvniekus, vai arī šādiem cilvēkiem tas var palīdzēt? Manā praksē ir bijis visā šajā laikā, kopš es strādāju, viens bērns, kam vispār nebija pilnīgi nekādas intereses par suni. Ne viņam patika, ne nepatika, viņam bija nulle interese. Man bija zināmas grūtības viņu dabūt ieinteresēt nodarbībās, un beigās tas bija tas gadījums, kad man nesanāca arī. Pārējos gadījumos var strādāt ar šiem cilvēkiem un pamazām ieinteresēt viņus. Lielākoties var arī tādiem cilvēkiem derēt šī terapija. Jo jāsaprot, kas ir par iemeslu tam, ka cilvēks negrib ar suni kontaktēties ar dzīvnieku. Bet kādi varētu būt biežākie iemesli, kaut kādas bailes piedzīvot? Varbūt bailes, jā. Varbūt viņš ir sākos iepriekš bērnībā, teiksim, kāds tas iemesls. Varbūt arī tāds, ka suns ir netīrs, viņam blusas vai vēl kaut kas stereotipi diezgan daudz. Un par ko man ir liels prieks, ka Bērnu kliniskā universitātes slimnīca tagad nodarbojas arī ar kanisterapiju, piedāvā pacientiem, ka mēs bišķīt ejam pāri tiem stereotipiem, jo tagad ir visādi līdzekļi suņiem, kas kopšanai, ka suns ir ļoti tīrs. Un mājās dzīvojošs suns it sevišķi, tie nav suņi, kas dzīvo ārā uz ķēdes. Kamēr jūs dodaties reklāmas pauzē, mēs iedzersim ūdeni. Šodien izvēlējāmies ar laima garšu. Frīdiņa arī grib. Raidījuma turpinājumā skatieties. Mums sabiedrībā arī nav varbūt tādas stingri pieņemtās robežas, kas ir un kas nav norma. Mazāk lietot austiņas un samazināt skaļumu. Tā kā, ja tu atver sirdi un tu vēl tur paraksties par to, jā, vai nu būs baigi labi, vai būs ļoti sāpīgi. Veselīgi dzīvot aicina Nateo – dabisks D-vitamīns imunitātei. Akvile – dabīgas ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei. Labākas dzirdes centrs – mūsdienīgs dzirdes centrs Rīgā. Airify Recovery – vieglas kājas tikai 30 minūšu laikā. Mēs zaudējam ūdeni pat tad, kad elpojam, bet mums tas ir vajadzīgs, lai turpinātu elpot. Labāka hidratācija ar dabīgi sārmainu minerālu ūdeni Akvile, bez nitrātiem un nitrītiem. Sportam un aktīvai atpūtai. Akvile Sport. Par ko visiem tāds smaids? Vai laimes uzplaukums? Vai varbūt Nateo D vitamīns? Jā, tas ir jaunais Nateo D Immuno ar D vitamīnu, C vitamīnu un cinku. 3-kāršs atbalsts imunitātei. Meklē aptiekās vai Nateo LV.
Un, kur var apgūt kanisterapiju? Vai tā ir kaut kāda speciāla nozare, ko mācās cilvēks? Šobrīd piedāvā neformālās izglītības kursus, var iziet arī. Principā tādi noteikumi nav. Likumiski, kam jābūt kādai izglītībai. Svarīgākais ir, ka cilvēkam, kas ar to nodarbojas, ir jāsaprot sugas īpatnība, šajā gadījumā suņu īpatnība, suņu valoda, jāsaprot viņu psiholoģija, lai varētu laicīgi reaģēt, lai zinātu, kas sunim patīk, kas nepatīk, jo suņi ļoti labi ar savu ķermeni parāda, kas viņiem patīk vai nepatīk. Cilvēkam jāspēj novērtēt suns. Un ļoti labi, ja cilvēkam ir vai nu medicīniskā izglītība, vai nu pedagoģiskā, lai zinātu arī, kā virzīt to mācību procesu. Es vairāk orientējos uz to medicīnisko pusi, jo man ir arī medicīniskā izglītība. Līdz ar to es vairāk tā kā eju uz tādām rehabilitācijām, tādām mazāk mācību procesā iesaistos. Bet, protams, ja ir kaut kādi kursi izieti pedagoģijas, tad noteikti arī var pielāgot arī šiem cilvēkiem. Un kā jūs redzat tādu kanisterapijas nākotni Latvijā? Kanisterapijai ir diezgan liels potenciāls Latvijā, jo nav izplatīts ļoti, tā kā ir, kur augt mums. Un vairāk, protams, kanisterapija pieejama lielākās pilsētās. Mums vēl ir, kur augt, lai varētu mēs reģionus sasniegt, jo nesen bija arī no Jēkabpils puses mums bija interese, bet pareiķinot visus ceļa izdevumus, tas, diemžēl neatmaksājas mums braukt. Būtu jauki, ja kāds arī no tās puses iesaistītos un varētu tur strādāt un piedāvāt šo pakalpojumu. Vai jums ir varbūt atmiņā kāds tāds tiešām aizkustinošs stāsts palicis starp tādu sunīšu sadarbību ar cilvēku, vai varbūt noticis kaut kas tiešām tāds brīnumains? Vai ir kaut kas tāds, ko jūs atceraties? Man ļoti atmiņā palika mūsu pirmā ar Frīdiņu darba vieta. Tas ir sociālās aprūpes centrs Gaļezers, kur mēs sākām strādāt. Tur cilvēki ar īpašām vajadzībām, veci cilvēki, vientuļi cilvēki. Un tās emocijas, ko tu saņem no viņiem atpakaļ pēc nodarbībām, tas ir nenovērtējami. Toreiz mēs arī gājām strādāt tā kā volontēt ar Frīdiņu bez maksas un braucām no Valmieras. Mums ļoti patika, un šos cilvēkus jūs joprojām atceros, katru no viņiem, ar ko ir strādāts. Un kā ietekmē tieši vecus cilvēkus dzīvnieki? Veci cilvēki, viņi paliek dzīves priecīgāki. Viņiem parādās kaut kāds stimuls celties no gultas, varbūt stimuls bišķītiņ pastaigāt. Viņu emocijas arī viņi ļoti pateicīgi ir pēc nodarbībām ar suņiem, ka pie viņiem ir atnākuši, bet sevišķi vientuļie cilvēki, kas ir ļoti daudz. Kā jums liekas, kāpēc cilvēki bieži vien izturās cietsirdīgi pret dzīvniekiem? Jo dzīvnieki tomēr mums palīdz sniedz pozitīvas emocijas, bet ir arī tādi negatīvi stāsti. Jā, negatīvi stāsti, diemžēl, ļoti daudz mūsdienās. Kāpēc tas tā notiek? Vienu daļu nevar izslēgt, ka ir varbūt cilvēkiem kaut kādas psihiskās slimības, un viņi nemeklē palīdzību, kur vajadzētu meklēt. Un man šķiet, vispār mūsu sabiedrībā ir ļoti grūti novērtēt to, ka mums ir vajadzīga palīdzība un to meklēt. Mēs esam pieraduši ar visu censties tikt paši galā. Un suns, diemžēl, ir pa vidu, varbūt tajā brīdī, kad cilvēkam nāk kaut kādas agresijas un vēl ka suns nav spējīgs, vispār dzīvnieks nav spējīgs arī runāt un stāstīt par vārdarbību. Līdz ar to tas ir tāds cilvēkiem, uz ko var savas negācijas izlikt, jo nekur tālāk tas nenonāks par suni vai citu dzīvnieku. Un vēl es domāju, problēma tajā, ka mums valstī nav par šīm darbībām nav arī nopietnas sekas. Ja būtu reāli cietumsodi, varbūt cilvēki arī biežāk aizdomātos par to, vai darīt vai nedarīt pāri kādam. Viena daļa noteikti ir piedzīvojuši paši vardarbību bērnībā un tagad to atdarina. Šie stāsti ir diezgan skumji, bet es ceru, ka noteikti nākotnē šī lieta sakārtosies un gan cilvēki paši aizdomāsies, gan arī tiešām varbūt tiks ieviests kādi bargāki sodi. Vēl ir tas noteikti, ka mums sabiedrībā arī nav varbūt tādas stingri pieņemtās robežas, kas ir un kas nav norma.
Un tas nav runājot tikai par dzīvniekiem, tas ir runājot arī par bērniem, par sievietēm un vispār mazāk aizsargātām grupām, dzīvniekiem, cilvēkiem. Mums vienkārši nav skaidrības, ko drīkst, ko nedrīkst otrs cits citam darīt, un mēs bieži vien izvēlamies paklusēt. Jā, nu cerams, ka cilvēki tā vien šķiet, ka kļūst arvien apzinātāk, un noteikti arī šis ar laiku mainīsies. Bet pastāstiet par sunīti Mira, ja? Viņa sauc. Ir tāda, saprotu, tāda reta šķirne, un pastāstiet, kādi ir šie suņi un kāds ir viņas raksturs? Jā, Mira ir šķirnes Lagota romaņolo vai romaņas ūdenssuns. Latvijā salīdzinoši reta šķirne, bet arī sāk palikt populāra. Arvien vairāk un vairāk parādās šīs šķirnes suņi. Kāds viņai raksturs? Mirai ir ļoti jauks raksturs, un viņa var strādāt arī kanisterapijā. Lielākoties šie suņi var būt drusciņi bailīgi. Somijā diezgan liels procents suņu ir bailīgi, un tas temperaments nav tāds, kā gribētos. Bet jā, ar Miru man ir paveicies, ka viņa ir tāda sabiedriska un labprāt komunicē ar cilvēkiem. Ļoti aktīva šķirne, prasa daudz uzmanības tādā ziņā, ka viņa ir jānodarbina, jo, ja nenodarbinās, tad viņa taisīs blēņas. Mirai ir ļoti foršs kažoks, no kurā nekrīt mati. Viņa aug garumā mati, un tad ik pa laikam jāapgriež un jāķemmē. Tad ļoti labi der cilvēkiem, kam ir alerģija uz suņu kažoku. Un vai visi jūsu 9 suņi ir nodarbojas ar kanisterapiju, vai ir arī tādi, kuri ir vienkārši visi nenodarbojas. Ir arī suņi, kas nav nokārtojuši eksāmenu kanisterapijas. Jā. Nodarbojās man Frīda un Mīra. Tad es gatavoju vēl labradoru puiku arī kanisterapijai. Un tad man ir vēl tāda arī Frīdas vecumā meitene Brūna, kas nodarbojās, bet viņa ļoti aktīva. Līdz ar to es viņu esmu ņēmusi pie bērniem, kas ir tādi lielāki bērni, aktīvāki, lai kaut ko aktīvu var darīt. Frīda man ir vairāk strādājusi ar bērniem, kam ir īpašas vajadzības. Un kā notiek šī suņu gatavošana kanisterapijai? Kas ir tāds īpašs jādara, lai sagatavotu suni? Būtu labi iziet paklausību. Tas ir, lai ne tikai suns klausa saimnieku, bet arī, lai saimnieks zina, kā suni kontrolēt, kā viņu vadīt, kā ar viņu iedarboties. Paklausība ļoti labai socializācijai jābūt, lai nebaidās ne no kā, visur jāved līdzi. Mēs braucam parasti ar kucēniem uz depo, staigājam, es visiem ļauju viņus aiztikt, glaudīt, pabarot, pacienāt. Var iet uz pastu, pasts atļauj, var iet uz grāmatnīcu zvaigznē ABC, viņi arī atļauj. Mēs izmantojam visu, kur var aiziet ar suņiem, un tur ļauju visiem viņus aiztikt. Protams, arī jāstaigā ārā, visur jāņem līdzi, lai pēc iespējas vairāk suns ir ko redzējis, dzirdējis, skaņas, visādus trokšņus, lai viņam mazāk baiļu. Jā, un tad jāliek eksāmens, kad suns ir gatavs. Jā, izklausās ļoti interesanti, jo man liekas, tiešām tā ir tāda interesanta un tiešām vērtīga lieta, ko jūs darāt un iesaistat tādus dzīvniekus cilvēku pasaulē, jo, manuprāt, mēs visi esam kaut kādā veidā saistīti un iedarbojamies. Bet tad man ir noslēdzošais jautājums, kas jums kā Kristīnai ir māksla dzīvot? Māksla dzīvot, manuprāt, tas ir tāds vidusceļš starp to, kas tev patīk, un starp to, kas ir noderīgs, kur tu vari būt noderīgs sabiedrībai. Un atrast tādu vidusceļu, kur tu vari gan būt noderīgs, gan kas tev sagādā pašam prieku. Un kur tu neesi izpumpējies pavisam. Tā, un no mūsu atbalstītājiem es vēlos jums pasniegt arī dāvaniņas un pateikties tiešām par šo vērtīgo sarunu. Un jums arī no Nateo dabiskā D vitamīna tieši šajā tumšajā laikā paaugstināt savu imunitāti. Un dāvaniņa arī no Stenders. Lūsti dabas ritmā, augstas kvalitātes vannas rituālu un ķermeņa kopšana. Paldies! Ja jums patika šī intervija, noteikti turpiniet to skatīties mūsu YouTube kanālā un dalieties ar to, lai par kanisterapiju uzzina arvien vairāk cilvēku, jo tā ir patiešām lieliska iespēja kā cilvēkam iedarboties ar dzīvniekiem.
Dzirde ir būtiska maņa. Tā ļauj mums sazināties ar citiem cilvēkiem, veidot attiecības, strādāt un daudzas citas būtiskas funkcijas. Taču dzirdes veselība var būt arī ļoti trausla un ir ļoti svarīgi to pasargāt. Ilgstoša trokšņa iedarbība, skaļa mūzika austiņās, darbs trokšņainā vidē vai pat ausu infekcijas var pakāpeniski bojāt dzirdi. Dodamies pie speciālista labākas dzirdes centrā, skaidrot, kā preventīvi pasargāt dzirdi. Kādi varētu būt galvenie dzirdes traucējumi cēloņi mūsdienās? Pirmkārt, tā varētu būt ģenētiska predispozīcija, trokšņaino skaļu ietekme, arī dažādas infekcijas, gan ausu infekcijas, gan vīrusa infekcijas. Visbiežākie cēloņi mūsdienās ir divi. Tā ir novecošanās un skaļo skaņu ietekme. Skaļās mūzikas klausīšanās, īpaši austiņu lietošana ilgtermiņā var bojāt jūtīgās dzirdes matiņšūnas, un šis ir diemžēl neatgrieznisks process. Tāpēc mēs uzsveram uz dzirdes profilaksi, mazāk lietot austiņas un samazināt skaļumu, un noteikti lietot dzirdes aizsardzību, individuāli pielāgotu. Gan trokšņainās vidēs, gan arī koncertos. Novecošanās procesā, diemžēl, šīs jūtīgās matiņšūnas zaudē jūtību uz noteiktām skaņām, īpaši augstajām frekvencēm, un šo stāvokli mēs saucam par presbikūzi. Un jo ātrāk mēs konstatējam, jo labāki var būt rezultāti saglabājot dzirdi. Tādi vīrusi kā masalas, cūciņas, arī daži gripas vīrusi, kā arī dažādas ausu infekcijas var izraisīt neatgriezenisko dzirdes bojājumu. Parasti cilvēkam sākas sāpes ausīs, varbūt trokšņi ausīs un pēkšņi arī pazūd dzirde. Šīs varētu būt pazīmes, kad ir jāvēršās tieši pie speciālista. Nepieciešamība lietot dzirdes aparātus vai kohlēros implantus tiek noteikta pēc visaptverošas diagnostikas. Ja mēs konstatējam sensorinērālās dzirdes izmaiņas, tad vienīgais veids ir dzirdes rehabilitācija ar mūsdienu dzirdes aparātiem vai kohlēriem implantiem. Dzirdes aparāti mūsdienās noteikti uzlabo dzirdi un runas izšķirtspēju, un mēs varam panākt gandrīz normālu dzirdes uztveri. Un šis ir ļoti svarīgs moments, jo ātrāk mēs to darām, jo ir labāki rezultāti, ir labāka runas izšķirtspēja. Mūsdienās dzirdes aparāti ir mazas diskrētas ierīces, un tie nodrošina skaidru skaņu un palīdz dzirdēt dažādās dzirdes situācijās. Vairumā gadījumu, diemžēl, 100% dzirdi nevar atjaunot, bet ar mūsdienu dzirdes aparātiem mēs varam palīdzēt, un cilvēks var dzirdēt praktiski normāli. Mūsdienās dzirdes aparāti var palīdzēt komunikācijā, sociālā dzīvē un ikdienā, justies pārliecinātāk un drošāk. Šodien mēs atkal viesojamies mūsu jau otrajās mājās Hercogs Māropa restorānā, un šodien uz sarunu esmu aicinājusi mūziķu un dziedātāju Andri Kiviču, lai atkal parunātu par dzīvi, par vērtībām un mūziku. Turpinām ar desertiņu, braunīs ar reveņu mērcīti. Paldies! Saldāka dzīve tagad. Jā, ķeramies klāt. Ķeramies klāt, tieši tā. Es gribu uzdot tev arī pāris jautājumus par attiecībām, tā kā visiem zināms, ka tev ir diezgan vētraina, liela pieredze arī ar tādu kārtīgu pieredzes bagāžu. Man ir jautājums, kas tev ir tavas dzīves laikā no visas šīs pieredzes izveidojies kā tāds padoms, varbūt kas ir veiksmīgu attiecību pamatā? Pirmām kārtām vajadzētu tomēr būt tā, ka viens otru mīl. Tas būtu svarīgs moments. Jā. Jābūt tādai ķīmijai, ir jābūt kopīgām interesēm, ir jābūt tā, ka viens otru atbalsta. Īstenībā es varu pateikt, ka beidzot man dzīvē viss ir kārtībā, un tas ir totālākais veiksmes moments. Vienkārši noveicās satikt. Varēja arī nenoveikties. Jo vienmēr es jāsaka, novēlu tev atrast mīlestību. Neviens jau nezina, kur tad viņu meklēt. Kur tā mīlestība ir jāmeklē? Jā, piemēram, Mercedes mēs varam meklēt Mercedes salonā, piemēram, Andru Kiviču mēs varam meklēt Andru Kiviču Zaiskārs koncertu, bet kur atrast mīlestību, neviens nezina. Tā ir tāda veiksme. Līdz ar to mēs lielākā daļa cilvēku viens otru nemīl, un tā ir arī tā galvenā nelēma, ka pie kaut kādiem un tā apstākļiem šķirās. Tas viss, ko es varu pateikt, ir mīl un kopā ir labi. Un tur nejauši, mums lietāk, mēs visu laiku viens otru atbalstam, kaut kā pat nejauši, es uztraucos par viņu, viņi uztraucās par manīm.
viens otram palīdzam, palutinam viens otru, un tas arī ir tas, nu. Bet kā nepazaudēt mīlestību? Droši vien Viņa nepazūd, cilvēki viņa vienkārši satiekās- nepazūd. Tu saproti, neviens jau negrib, lai viņi pazūd. Visi jau apprecās un vai kopā un domā, ka vienmēr mīlēs. Bet vienkārši kaut kas notiek. Jā. Vai tā ir kaut kāda bioķīmija, vai tas ir vienkārši kaut kāds, ka cilvēks nav interesants. Es esmu jau baigi interesantais, man ir viegli. Es nevaru apnikt. Jā, es domāju, tev pārsteigumu momentu ikdienā ir diezgan daudz, vai ne? Jā, nu īstenībā mēs dzīvojam pilnīgi vienkārši mierpilsoņu dzīvi. Ēdam vistu kartupeļiem, skatāmies televizoru, vakarā panorāmu, no rīta mostamies ar rīta panorāmu. Weekendi ir trakāk, tie piekdienas, sestdienas, svētdienas, tie koncerti daudzās dažādās kompānijās. Bet nav tāds recepts, vienkārši tu iemīlies, tu mīli cilvēku, un tāpēc jau tas ir viss sarežģītākais pasākums pasaulē. Visvairāk dziesmas popmūzikā ir par bezatbildes mīlestību. What did I do wrong? Ko es izdarīju nepareizi? Mums bija kopā tik labi, un arī tur, kā Shania Connery, Nothing Compares to You, kad viņi mīl, bet viņš kaut kur tomēr, ja, kad nav lielākā laime, ka tā apusējā mīlestība, jo tomēr attiecībās viens parasti mīl vairāk, un otrs tā kā atpūšās vairāk. Ja. Bet nav, tur jau tā lieta, saprot, ja jau viss būtu tā, atlasam horoskopu, acu krāsu, tā kā pēc numeroloģijas slēkam cilvēks kopā un viņi baigi laimīgi un priecīgi. Jābūt arī abiem ir, tāds teiciens man patīk, ir jāatrod dzīvē tieši tās pats idiots, kāds esi tu, kas ir spējīgs smieties par tiem debilajiem jokiem, ja, jebkurā dienas brīdī. Tas tāds varbūt teiciens tāds, bet jābūt vienādi trakiem. Nevar būt tā, ka viens kaut ko ierosina un otrs nezinu, ja, uz vienu viļņam, bet tā ir tīrākā laimes spēle, to nevar salikt. Ar prātu izdomāt. Nevar. Mums ir kā, mēs esam mākslinieki ģimene, Liena gleznotāja, es esmu mūziķis. Jā. Protams, mēs braukājam pa Latviju, patīk sarkanais vīns, patīk cilvēki, patīk svētki, vakarklētas, sveces, baloni, jautrība patīk. Jā, ja tā nebūtu, ja piemēram viņi būtu kaut kāda grāmatvede, kas skatās uz dzīvi ļoti pragmatiski un es tur tāds mākslinieks, diez vai mēs būtu kopā tik ilgi. Cik mēs abi esam mākslinieki, mēs ļoti faktiski gandrīz vai vienādi redzam šo dzīvi, kas tas vispār ir šis par pasākumu. Ka mēs te tādi 8 miljārdi uz kaut kādas bumbiņas akmeņas atrodamies, kas kaut kādā kosmosā skrien riņķī saulē. Kas tas vispār ir? Kas vispār tas cilvēku mūžs tāds ir? Piedzimis bērniņš, iet skolā, apprecās, tad kaut ko, viss pienāk vecums nomirst. Kāds nonsens vispār ir nāve, principā kā tāds stulbums pilnīgs. Priekš kam tad vajadzēja? Cik tas laiks ir iedots? Ko darīt ar to laiku? Ja? Vai pakļauties sabiedrībai, dzīvot tā kā visiem patīk, vai tomēr darīt, kā tu pats gribi? Ja? Šitie jautājumi ir jāredz apmēram vienādi ar tiem diviem. Pilnīgi piekrīt, jā. Un kas tev vispār pašam, kā Andrim Kivičam, ir mīlestība? Es neesmu par to domājis, bet ko es novēroju, ka man tomēr laikam patīk vienkārši redzēt, ka otrs ir laimīgs un priecīgs un dot. Došanā ir tas prieks. Kad pārsteigums sarūpēt, kādu maizīti uzsmērēt, kādu muguru papājāt, kaut kāds tā, nopirkt kaut ko tu redz, ka otrs grib. Tā, nekas jau baigi sarežģīts, nevajag to mīlestību baigi pārvērtēt. Tas ir normāls pasākums mīlestība. Tur neko tādu arī baigo nevajag vienkārši, jā. Tas jautājums, jo mīlestībai katram cilvēkam ir īstenībā sava formula, tāpēc ļoti interesanti vienmēr šo jautājumu uzdot, jo katrs mīlestību redz savādāk. Mīlestība ir tad, Lēnē bija tās, nezinu, kas to citātu, mīlestība ir tad, kad tu mīli. Un tur vairāk neko nevar pateikt. Tu gribi, tev pietrūkst, cilvēks aiziet kaut uz veikalu 20 minūtēm, tur 7 gadus dzīvo kopā, tev viņš pietrūkst. Tu gribi, ja tev kaut kāds jaunums, tu gribi ar viņu dalīties uzreiz, lai viņš uzzina. Ja tu redzi kaut kādu skaistu saulrieti, ir baigi žēl, ka viņš nav blakus un jūs neredzat to kopā. Jā. No šim jēga kaut kam vispār tikai, ja tas ir kopā. Tā. Jā, un tev vispār, tā kā... Jā, bet kur to meklēt, es nezinu. Varbūt, Tinderis un tur tādā garā, tur varbūt var atrast, teiksim, pēc izskata. Tev patīk cilvēks pēc izskata. Bet kas tur iekšā ir, jā, to nekad nevar zināt.
Bet es teiksim, ko es varētu meitenēm ieteikt, tomēr skatīties uz vīriešu darbiem, nevis vārdiem. Jo tagad Džeka Karina Makarons uz ausīm, nu kāda tagad ir savērojušies. Es skatos Instagramā, ko viņi tur nes, katrs trešais ir kaut kāds pa pusē coach arī un kaut ko, un visi pārlasījušies, un visi zina G-punkts un klitors, un kas un cik reiz dienā, un ko, un īstenībā, Džeki, come on. Jā, vai tomēr Džekam tādam, kad viņš var backupot ar darbiem, tomēr, tā kā, ja viņš tev stāst, kā viņš tur šķirsies tev pusgadu, viņš neizšķirsies. Ja viņš gribēs, viņš izšķirsies tā kā es, un aizgāja projām pie Lienas un viss, faktiski nedēļas laikā. Jā, un tā. Skaidrs, ļoti interesanti tāda teorija. Jā. Es domāju, ka daudz sievietes ņems padomu, kad uz vīriešu darbi ir galvenie noteicošie faktori, uz kuriem ir jāskatās. Bet arī tas Džeks, teiksim, viņš uzvedīsies tā kā tev patīk, bet tu viņu nemīli. Tas ir baigā traģēdija, ka vīrietis ir labs, viņš tev lutina, viņš tev, kā saka, lutina un mīl, bet tu viņu nemīli. Tas arī baigi smagi. Un tas Džeks nesaprot, kur ir problēma. Es taču viņai tur visu. Viņi vienkārši nemīl viņu. Un mīl kaut kādu Džeka rutēnā kraklā, kaut kādu Mārtiņu. Jā, ar Opeli, jā. Kāpēc mīl Mārtiņu? Tāpēc, ka Mārtiņš vienkārši mīl Mārtiņu. Viņš skatās uz viņu ar tādām acīm, un viņa tomēr kaut kādas tādas sajūtas. Jā. Nav dzīve netaisnīga, principā. Jā, bet katrs mēs atradīsim visticamāk savu taisnību, un katram notiks tā kā jānotiek. Jā, un citiem vispār patīk vieniem būt. Vienam būt arī ir, ok. Ļoti daudz, kas dzīvē aiziet garām. Šās te mokas, mīlas, mokas un sāpes, šķiršanās un uzturlīdzīgi garantijas fondi un tiesas izpildītāji un viss tas murgs, ja? Kad cilvēki apprecās, viņi principā viņi nesaprot, cik nenormāli plānu ledus viņi iet un cik ļoti viņi riskē ar pilnīgi visu savā dzīvē. Raidījuma turpinājumā skatieties. Es dzīvoju vienreiz 1,5 gadu. Mums bija pilnīgākais murgs. Un viss labais dzīvē ir noticis īstenībā diezgan viegli. Un mēs nāksim skatuves no visas sirds ar ļoti labu skaņu un jaudīgi močīsim 2 stundas. Veselīgi dzīvot aicina Nateo dabisks D-vitamīns imunitātei, Akvile dabīgas ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei, labākas dzirdes centrs, mūsdienīgs dzirdes centrs Rīgā, RFI Recovery, vieglas kājas tikai 30 minūšu laikā. Par ko visiem tāds smaids vai laimes uzplaukums? Vai varbūt Nateo D vitamīns? Parūpējies par imunitāti ar pārbaudītu un efektīvu veidu. Kādu no Nateo D vitamīniem? Meklē aptiekās vai Nateo LV. Šodien mēs viesojamies pie RFI Recovery Technology, kas ir veselības atjaunošanas ierīces. Un kā redzams, viena no ierīcēm šobrīd ir arī uz manis. Bet par to, kas tas ir, vairāk pastāstīs pats radītājs Artūrs. Šobrīd tu sēdi vienā no mūsu populārākajām ierīcēm, kas ir pneimatiskā gaisa kompresijas bikses, arī pazīstams tautā kā limfodrenāža. Ko viņa palīdz tev? Viņš šobrīd lēnām piepūšās, un kā, ja tev zopasta būtu beigusies, kā tu izspied no pašas lejas līdz augšai, tā arī visi tava ķermeņa šķīdruma lēnāk tiek spiest uz augšu. Līdz ar to tādas lietas kā tūska vai kaut kādas šķīdruma aizturas, viss tiek novirzīts atpakaļ uz ķermeni. Tā ir laba masāža, tā ir asins cirkulācijas uzlabošana un kopējās pašsajūtas uzlabošana. Pēc procedūras kājas liekas vieglas, foršas, gribās atkal iet dzīvot, strādāt un izbaudīt dzīvi.
Plāno mājas ballīti, greznas viesības vai korporatīvo pasākumu, restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti un deserti. Viss vienu vietu. Pasūti mājaslapā un saņem jau pēc 24 stundām. hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit. Bet, ja tu noņem visu šo bagāžu, ko tu tikko nosauc nost, kā tu domā, vai cilvēks var iegūt tādu patiesu piepildījumu dzīvē bez attiecībām? Es domāju, ka var. Var? Ir ļoti daudz cilvēku, kas ir aseksuāli, kuri nav tendēti. Piemēram, man vajag dalīties. Un kas ir Kjučam lielākā nelēma? Es esmu nenormālākais taisnības cīnītājs. Es runāju par to skaļu, kas man liekas baigākā netaisnība. Un nostad es nevaru būt viens. Es dzīvoju vienreiz 1,5 gadu. Mums bija pilnīgākais murgs. Es vakarā kaut ko datorā skatījos, kaut kādu Paris Hiltons prožektoru, kamēr es aizmīgu, un no rīta ēd kaut kāds banāns ar biespienu un brauc ar riteni viens pats par Rīgu. Kaut kāds pilnīgs stulbums bija dzīvot. Man tas tā nepatīk, ka nav, tā kā visa nauda paliek tev, tu tā kā varētu jebkurā brīdī likt mugursomu plecos un braukt pa Indiju staigāt vai kaut kur pa Dienvidu Ameriku, pa Andu kalniem kaut kur. Bet kaut kā pat negribās arī. Jā, un man nepatīk brīvjāk būt vienam. Tur ir cilvēki, kur kaifo, kuriem patīk būt vienam. Šādi nāk mājās, attaisa savu vīnu pudeli, lielie vīni, ieslēdz televizoru un jūtas baigi labi. Bet tas nav līdz brīdim. Tas vēl cilvēki ir tomēr baigi dažādie cilvēki ir. Liekas, ka visiem vajadzētu tā kā kopā un mīļums, bet daudz arī baidās no attiecībām. Es saku, cilvēki, kas dzīvo vieni, viņi dzīvo nepilnvērtīgāku dzīvi, bet viņi ļoti, ļoti daudz sāpes, ciešanas un nepatikšanas noskipo vienkārši. Kas notiek, ja tu reāli uzticies otram cilvēkam, atdod viņam savu sirdi, vai tu veidojas kaut kopdzīvi, tu esi bērni kopā vai kaut kas, tev neviens nevar dzīvē tā sāpināt un ievainot kā tev vistuvākie cilvēki. Ģimene? Nevelti teiciens, Dievs pasargā man no radiem, ar draugiem es pats tikšu galā. Tev var sāpināt visvairāk tavs tēvs, tavu māti, tavu brāļu un māsas, kas var pēkšņi tevi ignorēt un nesarunāties vairāk ar tevīm, jo tu tur kaut ko. Un cilvēks, kas tev pazīst vislabāk, var tev sāpināt visvairāk. Tā kā, ja tu atver sirdi un tu vēl tur paraksties par to, jā, vai nu būs baigi labi, vai būs ļoti sāpīgi. Tieši tā, jā, bet es domāju, ka dzīve ir pārāk īsa, lai mēs ļautos kaut kādām bailēm, jo visas sajūtas ir jāizdzīvo. Tā ir. Tas arī ļoti pareizi pateicis. Tā dzīve ir nogrieznis, un man vienmēr bijis tā, ka es domāju, kad tad, lai es visu piedzīvoju? Es, piemēram, gribēju bildināt, aprecēties, būt klāt, kad piedzimst bērns, izsisties mūzikā, būt populārs, nopelnīt naudu, redzēt Ņujorku. Es gribu iemācīties nirt, kur Eģipte aizbraukt nirt, skatīties zivs zem ūdens. Mans viss ir jāpaspēj šajā ierobežotajā laikā, kas ir dots, jā, un to dzīvi nevar atlikt. Bet tas ir arī jautājums. Man vienmēr licies interesanti, ka, teiksim, kad sieviete no Preļiem aprec arī džeku no Preļiem. Kā var sadīties tā, ka tavs īstais cilvēks ir tieši no Preļiem? Restīvi, ka varbūt viņš dzīvo Austrālijā, varbūt viņš dzīvo kaut kur Amerikā. Kā varbūt tā, ka no viena, bet tā arī gadās. Liktenis. Gadās, kad vienā ciematā apprecās divi un dvēselē nodzīvo. Mēs, ka Saldū bija tā, ka Saldus pilsētā, Saldus rajonā bija visvairāk tie saucamies zelta pāri, kas ir piedzīvojuši 50 gadus nodzīvojuši kopā zelta kāzas piedzīvojuši. Un viņi visi tur no Saldus. Un es prasīju viņiem, man bija tāds dzīves, mans miljonus, kā es tos 50 gadus nodzīvot, viņš nezinu, kaut kā tā arī nodzīvojām, baigi nedomāju par to, cik gadi ir pagājuši. Un tā arī dzīvē, viss tas labais, mūzikā tā parās, atnāk džeku uz mēģinājumu, bungas sāks īst ritmu, viss zina akords, tas gabals, un viņš jau skan. Un ģitārists kaut ko iespēlē, viņš iespēlē tieši to, kas dara. Un viss labais dzīvē ir noticis īstenībā diezgan viegli, ja jāsaka. Viss šitais arī tā, zin kā. Tā kā mūsu raidījums ir māksla dzīvot, jā. Tad kas tev, kā Andrim Kivičam, ir māksla dzīvot? Ko tu esi savācis pa visu šo gadu savu Māksla dzīvot, tas ir tā, ka tev ir pilns spektrs, ka tev tavā dzīvē ir tā kā man.
Tur ir sieva, tur ir bērni, tur ir dzīvnieki, tur ir mājas dzīve, tev ir pienākumi, tev ir par māmu jārūpējas, tev ir arī mūzika, ir arī sports, tu vari redzēt ārzemes, tu vari dzert vīnu, tu vari ēst trakni cūgaļu, bet pēc tam tu vairs nevar nedzert vīnu, bet ēst kaut kādu viss gaņi. Ļoti daudz, kas tev ir pilnais spektrs, ka tev nav tikai tā darbs, kurā tu esi fanāts, vai bizness, tikai bizness un darba holisms, bizness, bet tavā dzīvē ir ļoti daudz, kas. Tas tā kā es Danilānam prasīju, kas ir tas pareizais uzturs. Viņš teica, pareizais uzturs ir, ka tu nedēļā apēd 30 dažādas lietas. Un tas tikai viss ar īsiem un salātiem un kefīru uzvirsū, bet tur ir mazliet riekstiņš, kaut kāds kāpostiņš, tas pats arī dzīvē, ka tavai dzīvē ir jāstāv no ļoti daudzām komponentēm. Jābūt gan tam, vēl arī tam, pilnais spektrs ar sajūtām. Un tev arī ir jaunumi, jo Zēskārs šogad atsāk savu koncertūru, cik ir dzirdēts? Nākošgad, jā, tad pastāsti vairāk. Kur jūs varēs dzirdēt un kas tur notiks? Tātad grupai Zēskārs paliek 25 gadi, jo 2001. gada 1. februārī notika pirmais grupas Zēskārs koncerts klubā Metro, kurš vairāk neeksistē, protams. 25 gadi, kopā 8 albumi mums būs uz to brīdi. Ir kaut kādi 7 gabali bijuši numur 1 Latvijā. Grupas Zēskārs lielākā vērtība ir mūsu hiti. Tu tojies sev, ja tu esi viens, tev es nemelot pirmo reizi Latvijai uz vienu dienu, way back home, всем мечты. Un mēs tiešām labi un jaudīgi skanam končos. Mums ir ļoti labs bundznieks Mārs Ozoliņš, roka bundznieks labākais Latvijā. Ļoti labs basists, ģitārists Reinis Briģis, taustnieks Dāvs Lāpāns, kas Siguldas mūzikas skolā ir pasniedzies. Ļoti labi skan īstenībā ansamblis. Un mēs nāksim skatus no visas sirds ar ļoti labu skaņu un jaudīgi močīsim 2 stundas Zēskārs dziesmas. Tas ir tas, ko es pateikt. Jā, un mēs sākam 31. janvārī Ogrē, tad ir Jēkabpils un Jelgava, bet ir jāiet biļešu paradīs.lv un meklētājā jāieraksta Zēskārs 25, un tad tur viss izliks ārā. Un tā. Nav jau daudz ko teikt, mēs ejam uz skatos, mēs močējam no sirds vienmēr, un cilvēks saka, vecīt krūts koncerts. Mēs vienmēr pēc koncertiem 2 reizes nākam uz atkārtot, vienmēr. Labi, tu pēdējā dziesmu tojies sev. Tāpēc arī. Bet jā. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēku izdzirdot šo ziņu ir ļoti priecīgi, jo tajos laikos jums bija ārkārtīgi liela fani pūļa atzīšos. Es arī biju savos tīņa gados, tā bija mana elku grupa, jā, tā kā es domāju, ļoti daudz cilvēku priecāsies. Mums bija Plādījumā koncerts 23. gada novembrī. Un es jūtu to, ka cilvēki, mēs sākam uz vienu dienu, visi atkārtot, mēs atkārtojam uz vienu, tad mēs spēlējam pirmo reizi. Tad, ja tu esi viens, ritīgi cilvēki zina vārdus no galvas, un ko esmu dzirdējis, es ka man tā bija intervija pie Džilingera, viņš teica, ka viņš gatavojās tai sarunai, un ir licis manas dziesmas mājās. Un viņš teica, ka viņam sieva, brāviens, es nezinu, kā, bet es visām dziesmām vārdu zinu. Un tas tāds baigais kompliments, ka tā mūzika kaut kur tādā mazliet zemapziņā varbūt. Un viss arī bija jaunāk toreiz, pa 20 gadiem. Tomēr atmiņas likās, ka tur bet īstenībā bija arī labs laiks, jo bija tie saucamie traknie gadi, 2004, 5, 6, 7. Cilvēkiem bija nauda, viņi visu kaut ko varēja atļauties, un mēs bijām tieši populāri tad, kad cilvēkiem bija Latvijā labākie laiki ķipa. Ļoti interesanti. Tad novēlu jums veiksmi, un es domāju, ka noteikti ārkārtīgi daudz cilvēku būs priecīgi, un lai jums ir pilnas zāles un izpirktas biļetes. Jā, paldies. Tā, liels paldies tev par šo sarunu. Es domāju, ka ļoti interesanti bija daudz ko jaunu par tevi uzzināt un ņemt arī vērā kādus padomus. Un arī mēs no savas puses gribētu tev pasniegt dāvaniņu no mūsu atbalstītāja Vizeo, kas ir Vizeo kapsulas acu labsajūtai, jā, jo tieši rudens tumšais laiks noteikti tev arī daudz sanāk strādāt, skatīties ekrānos, tā kā šis būs tev tāds līdzeklis, ar ko uzlabot. Tas tā kā jāplūina vienkārši acīs, lai... Nē, tas ir kapsulas, tas būs, jā, vitamīnu veidā jāuzņem. Viņas ir jādzer vienkārši, lai acīm vieglāk. Jā, lai acu veselību uzlabot. Saprat, jā. Okay. Un tad būs vēl viena tāda dāvaniņa, kur palutināt sevi, varbūt arī sievu, un nodoties kādam spā rituālam un ķermeņa kopšanai. Paldies. Stenders jau komentārus neprasa. Tieši tā. Vizeo tas ir kaut kas jauns, bet ir acis noguruši citreiz tiešām. Es domāju, ka varētu kādu kapsulu iemaukt, bet nav. Tagad būs. Tagad tu zinās, ko darīt. Paldies, lielais!
Atgādinu, ka pilno mūsu sarunas versiju ar Andri Kiviču jūs varat atrast mūsu YouTube kontā Māksla dzīvot, bet tiekamies jau nākamajā nedēļā, dargie skatītāji, kad atkal tiksimies uz kādu jauku sarunu. Turpiniet mums sekot līdzi mūsu sociālajās platformās, kā arī YouTube un Spotify. Tiekamies jau drīz! Atā! Veselīgi dzīvot aicina Nateo dabisks D-vitamīns imunitātei, Aquile dabīgas ārmaiņas minerālūdens visai ģimenei, labākas dzirdes centrs, mūsdienīgs dzirdes centrs Rīgā, Airify Recovery, vieglas kājas tikai 30 minūšu laikā.